Nu, šeit mēs redzam, ka ir ielīmēta pirmā auduma kārta. Tas ir vajadzīgs, lai būtu 100% garantija, kad šajās te kantēs nebūs gaisa burbuļi. Šis te apslīpēsies ar smilšpapīru un tad jau līmēsies tālāk. Šī ir apakša, te rekur ir augšējā daļa. Arī viena kārta ir ielīmēta, viss tiks pāriet smilšpapīru, ja kaut kur būs kāds burbulīts, tad viņi pieslīpēs. Un tad jau liks tālāk. Nu jā, un tad ir uzlīmēta jau grīda. Uz grīdas ir uzlikts finieris. Finieris ir piespiests ar kanniņām kārtīgi. Tā, kur liek kārtu pa kārtē. Un tā tas top. Liekam, protams, arī augšējās daļās austu audumu, lai būtu viegls un izturīgs. Tā, kad augsts ir uzlīmēta, viņai šeit nāks kastes vēl. Katrai kastei ir sava forma. Kur ir priekšējā kaste un liela aizmugurējā kaste. Viņās tieši tāpatās. Sākumā iekrāsojās krāsas kārta un pēc tam līmēsies virsū stikla šķidri.